Ginks ir viens no vissenākajiem koku veidiem pasaulē, kas saglabājies miljoniem gadu un simbolizē izturību, ilgmūžību un dabas nepārtrauktību. Mums bija divi varianti. Viens bija īve, kas arī ir tāds sens, lēni augošs, skaists kujkoks, bet izvēle par labu ginkam bija tāpēc, ka ginks vispār ir izdzīvojis no dinozauru laikiem. Kā mēs labi zinām, dinozauru vairs nav, bet ginko ir, jo viņš ir ļoti, ļoti sens koks un klasifikācijā, neskatoties to, ka viņam ir lapas, viņš vispār ir skujkoks. Tāpēc šis stāsts par to, ka viņš ir sens, viņš ir izturīgs, viņš ir izdzīvojis daudz vairāk nekā vispār spēj izturēt cilvēks, dzīvnieks un viss pārējais, tāpēc mēs izvēlējāmies viņu. Koks, kas Latvijā ieradies no Vācijas kokaudzētavas, ir 9 metrus augsts. Apķerot stumbru ar rokām, tā apkārtmērs sasniedz 90 centimetrus. Tāpēc tā iestādīšana veikta ar celtņa palīdzību. Mēs meklējām pašu skaistāko, pašu lielāko, kāds viens bija iespējams, un šis uzvarēja konkursā no 3 kokiem. Viens bija daudz kuplāks, bet tas bija sievišķais koks, kam ir šīs te ogas. Un tā kā te ir iekšpagalms un ogas, kas tieši tagad ir nogatavojušās, un, piemēram, Vācijā tā ir tāda epidēmija, kad viņas nogatavojās, tad viņas arī smako pēc sapūša sviesta, vai dažiem liekas pēc beigtām olām. Un tāpēc 3. kandidāts tika noraidīts, un tad bija palikuši 2 vīrišķi eksemplāri, kas, protams, nav tik kupli, nav tik lieli, bet nedaudz mazāki. Un šis te no visām pusēm apskatīts ar vairākiem video tieši saistē, tika izvēlēts un pasūtītais apstiprināja. Īstenībā tas nav nemaz tik viegls uzdevums. Tā ir sadarbības starp daudzām nozarēm, loģistika, ceļām krāni, būvnieks, projektētājs, kurš to visu ir aprēķinājis, ka tas saies beigās. Un ļoti veiksmīga diena. Mēs īstenībā dienas pirmajā pusē esam iestādījuši jau lielu koku no Vācijas. Viņš atbrauca šorīt taisnā ceļā līdz Cēsīm. Tad mums bija iepriekš jau sarunāts ceļam grants, viens no Latvijas lielākajiem, lai varētu tādā distancē šo darbu paveikt. Šī iniciatīva atspoguļo Konrāda kvartāla attīstītāju apņēmību veidot gan estētiski pievilcīgu, gan zaļu vidi jau no pirmajiem būvniecības posmiem. Viena no lietām, kas mums pašiem kā draugiem grupa ir, mēs esam par zaļu vidi un mēs gribējām atvest kaut ko, kas ir paliekoši šeit. Domājot par ilgtspējību un kvalitatīvu dzīves telpu, kvartāla plānošanā īpaša uzmanība tiek pievērsta ne tikai ainavas bagātināšanai, bet arī tās pieejamībai ikvienam iedzīvotājam. Nākamā pavasarī būs mācītāja mājas pagalms, ko mēs iekārtosim, un tur arī būs noteikti kaut kas īpašs. Un mēs gribam vienkārši sagādāt kaut kādu īpašu stāstu katrā pagalmā un katrā vietā, kur mēs atnākam. Kad Konrāda ielas kvartāls būs pilnībā gatavs, arī tikko iestādītais ginka koks kļūs par vienu no tā īpašajiem akcentiem. Ar savām rudenī zeltītajām lapām tas priecēs apmeklētājus un piešķirs kvartālam unikālu noskaņu. Un šo pie mums retāk sastopamo koku varēs aplūkot ik viens, iepazīstot gan tā senatnīgo dabas stāstu, gan jaunās pilsētvides attīstību.